kā jūs sagaidījāt 2014. Skaļi sagaidījām pašā Rīgas sirdī vai vidū, un kopā ar visu tautu bijām uz ielas, kur visi kliedza, kas nāca prātā, vēlējums, un šāva visu gaisā, kas bija šaujams. Un mēs paši spēlējām Rokkafēnīcā gan vecgada vakarā, gan jaunā gadā. Tā kā 2 gados paguvām vienu koncertu sadalīt. Tu izklausās labi? Jā, izklausās labi. Kad tu saki, ejot prom pēc pirmās reizes, spēlējot, tu saki, tā tiekamies jaunajā gadā. Jūras teica, ka tiekamies nākamgad cilvēki tā kā sāk attālināties, likās, ka viņi nav pareizi kaut ko saprastuši, beigās aizies mājā visu. Kā jūs svinat svētkus? Ko jums nozīmē svētku svinēšana? Jo jūs jau tomēr esat ļoti liela daļa no svētkiem. Daļa no svētkiem, nevis paši svināt. Trāpi ritīgi, jā, jo mēs esam pieņemts arī pašiem jau tā justies ar svētku, un esam mājās, tā īsti nav pareizā situācija vai pareizais stāvoklis. Bet mēs vienmēr esam uz skatuves un sniedzam prieku un kaut kādu baudījumu cilvēkiem. Jā, bet paši sevi. Viņi var aizmirsties. Bet ja tas tāds dzīvesveids palicis ir, tad vienkārši cinkāt. Mēs jau paši jūtamies briesmīgi labi uz skatuves tieši tajā brīdī. Tad es daļa no tādiem svētkiem, daļa no tā prieka tu esi. Un, man liekas, ka ir jau dažādi, ir jau Ziemassvētki, ko vienmēr sagaida mājās tomēr. Un arī citas svētki, bet tie lielākie, kas ir kā jaunais gads vai Jāņi. Tādu mēs neesam mājās, ka nav bijis kaut kad. Jā, ir bijis arī vairāk, ir mazāk, bet tā pa lielam, jā. Lielos vilcienos, velkot pāri visiem gadiem, tos lielos vilcienus, mēs esam vienmēr uz skatuves. Jaunais albums Kālabāds, tas Goranam Bregovičam būtu paticis. Domājams, gan temperamentīgs, nešpētnis un asprātīgs. Kā jūs to ierakstījāt, kā apkopojāt dziesmas, kā radās šis albums, vai varat pastāstīt? Daži gadi jau laikam pagājuši kopš pirmajām dziesmām ir. Bet jauns skanējums gan ir, jā. Mums bija, man liekas, ka Kaspar, mums bija tāda sajūta, ka trūkst kaut kas, mēs bijām grupu spēlējām, un kā vajadzētu tomēr to sieviešu balsi un to violi gribētos. Un tad tas ir. Tas ir, mums ir brīnišķīgi dziedātāji Ieviņa un violnieci. Un tagad, ja tu klausies albumu, tad ir viņa solo dzied fantastiski. Un mēs tā kā esam tāds orniska grupa, nevis tikai projekts, kas satikās pirms uzstāšanās un par konkrētu kaudzīt ar papīrišiem, katrs atbrauc un izdara savu darbu studijā. Tā nē, studijā gāja vaļā, viss gāja pa gaisu, viss viens otru kliedza, bļāva, viss notikās un beigās bija plati gatā. Tāpēc cik daudz tur emociju iekšā. Jums vajag to? Jā. Mums jau ilgadējies producents tā nosauksim, Gins Soli, kurš pa vidu kā katalizatoru sēdēja klusiņām tikai jā, izkliedzaties, un tik daram tālāk un tā. Dziļais ūdens. Zinu, ko runā. Par ko jūs strīdaties? Kas ir tas konkrēti? Kaspars pēkšņi atnāks tās lielās ērģās, noliek pa vidu telpai. Mums gribās, lai viņš tomēr sānos spēlē. Mēs visi sākam viņus bīdīt. Un sākās kašķis pareizi. Tu gribi pa vidu, mēs gribam, lai malā. Un tas ir kā orķestrī. Kurš spēlē pirmo violu? Viņš saka, viņš spēlē pirmo sintezātoru vai pirmās ērģās, pirmo akordionu. Bet, ja viņi taču to violu spēlē, viņi taču galvenā, viņi grib pa vidu. Tā mēs tur 2 stundījām. Visi grib bungas sist, pēkšņi, visi grib bungas sist. Pat es sāku sist, ne? Kas var? Briesus. Kā tu bundzinieks bēdīgs, Ja arī bundzinieks spēlē ģitāru, man sabēdājas. Bet tā orķestrī notiek. Tu vispār nesaproti, ko kurš spēlē. Jā, tā ir. Tad tu noklausies to plati, jo daudz tādu instrumentu klāsts ir. Kāpēc katram ir pierakstīti bez maz visu stroķi? Kas tas ir? Lai blakus tiesības dabū. Tā ieraksts process bija tāds saspringts, bet diezgan interesants. Un tā, kā vienmēr ir, kad tu esi ticis tajā ieraksts procesā, tu nezini, kā viņš beigsies. Un kad viņš beidzas, domā, kāpēc viņš beidzās, bija tik forši tomēr dzīvot tajā visā iekšā. Cik tad ilgi jūs kā to nospēlēt pēc tam? Jā. Ilgi mēs, man liekas, ka 2 mēnešus, tas ir
ar tādiem pārtraukumiem, bet 2 mēnešus Siguldas skaņu ierakstu studijā, Ginta Sols, stingrā uzraudzībā. Veicām šo, arī Kaspars ļoti stingri uzraudzīja ierakstu. Sākās jau visu 2 dienām, kuru viss tika delatēts pēc tam. Likās, ka 2 dienās to varēs izdarīt. Mums vienmēr liekas, ka mēs izdarīsim ātri. Mēs atbraucam visu studiju, visi pieslēdzamies, tā kā es teicu, atradam katru savu vietu, izstrīdamies un sākam spēlēt. Mēs spēlējām un liekas, nu šito tad uzreiz platē iekšā un aiziet nākšā dienā, neviens to negrib klausīties. Paiet vēl nedēļu, par to vispār runāt neviens vairs negrib. Tas sākās viss no jauna un sāka lēnām visu atkal darīt. Un tā paiet tie 2 mēneši, 2,5. Jā. Bet šis albums īpaši ar to, ka mums ir ļoti labs grafiks. Tu ievēroji. Mums ir mākslinieks. Nē. Tas ir tāda runāšanas maniera, tāda grafiks nozīmē dizains. Dizains, vācis dizains, jā. Muzikas iekšā. Jā, nē, nu to, protams, ļoti skaisti dizains. Jā, mums arī Viviana Staņislavska uztaisīja brīnišķīgs. Staņislavskas nodas teorijas pamatlīdz. Jā, bet varbūt ir kaut kāda saistība. Viņš ir mūsu ilgadējies, visu vāciņu autors, visu vāciņu, nu, tieši mūsu, kā nosaukt pareizi, kas ir mūsu grafikas, visas grafiskās lietas, mūsu uzraksts, dzelzceļa logo, visas emblēma un tas autors viņas tētis un tā viņa meita zīmē šīs te grafikas. Un viņa arī ir bijusi uz mūsu vienu vāku, kur vakar zvaigznes nāca uz vāku ar meiteni, un tā ir viņa. Tā kā tur ir visādas, var savienot šos visus albumus arī šādā veidā. Jums jau reāli tur sanāk tas ģimeniskums, tur paudze, basģitārists un tad arī, mākslinieki. Kelly family. Jā, mums ir Kārļa tētis, viņš arī nespēja sēdēt malā vienkārši kā Andris Šovics, viņš albumā viņš sēdēt, viņš paķēra to instrumentu un iespēlēja. Viņš arī bija tā kā visu laiku. Tā viņam bija jālodē kaut kas, tā viņš vēl, lai tik uzturētos studijā. Mēs domājam, cik ilgi, bet viņš visu laiku tā viņš kārto papīrīšu liek un kaut kādos brīžos mēģina kaut ko paspēlēt. Tā mēs netiekam no tiem muzikantiem vaļā, jā. Tu nāk un neiet prom. Jā, tur Gundars Rūls brauc garām, iebrauc paciemoties, nāc iedzied. Stāv un dzied, jā. Tā mums tā interesanti gāja. Un tagad jūs dosieties koncertūrai, ja? Pa pilsētām? Pa pilsētām, pa laukiem, pa mežiem, visu brauksim. Bet tādi pirmie koncerti ir tie 2 koncerti. Tas ir Siguldā 18. un 19. janvārī. Laikus nepateikšu, vakaros abi koncerti ir. 7,5 laikam, jā. 7,5 Siguldā. Kultūrstamā. Kā Sigulda ir satelīta pilsēta, līdz to tad Sigulda atklāja 19. Rīga atklāja 18. Okay. Jā, tā ir. Un tur Siguldā noteikti visādas lietas ir pat tāda vieta kā kultūras spēkstacija. Tā atrodās Ordeņu brāļu tajās drupās pilītajās, pilsdrupās. Jā, kultūras spēkstacija. Tā kā, ja trūkst kultūras, aiga tev. Tā izbrauc Sigulda 19. Pievienojies, uzlādējies un dodies tālāk. Tur būs viss kaut kas, tur būs īpašs, ja būs sniegs, īpaši franču mākslinieka mākslas darbs sniegā. Sniegs būs, uz 18. būs tā sola, uzpūtīs. Jā, sola augsta vispār, jā. No piekdienas, un līdz 18. varbūt arī kaut kā drusku uzsnigs mazliet. Pagājuši gadu pie Baltā Flīģa uztaisītās sniega skulptūras, un viņi stāvēja līdz to, ka bija augsta ziema. 2 mēneši, domāju, ka uz īsu brīdi, bet tas sasal un domāju, līdz Jāņiem stāvēs, bet tomēr nokus. Jā. Kaspars arī. Jā, to Kaspars pats. Pasākumu ietveros spēlēs. Tas ir 19. mazliet ātrāk, kad kādiem 4 vai 5. Lai paspētu pārskatus nākšanu. Jā, diezgan interesanti diena, jā. Tu esi izdevis albumu, kas ir brīvi pieejams Bandcampā, koncerts 7 sintezētājiem. Tas bija 2 gadus atpakaļ iesākās ar tiem koncertiem Baltajā Flīģelī, ko Ines Zagorska pamudināja darīt. Mums tā ideja jau bija diezgan agrāk, bet pat cik viņai sākās tāda
mākslas mūzikas skolas pilsētas svētku ietvaros pasākumu sēriju alternatīvais Flīģās. Tad mēs tur tādas radām to ideju, kad uztaisīt man šādu elektroniskās mūzikas pasākumu, kas ir tieši ar to, ko es daru. Un ar to tas iesākās un bija viens, un pēc tam vēl viens koncerts. Un arī ierosināja, ka tad arī vajag albumu izdot. Tas materiāls savācies. Un es vienkārši, lai paspētu pagājušajā gadu līdz gada beigām, pat cik ir iespēja to darīt elektroniski, tad nav fiziski, teiksim, jāgaida vāciņu iespiešanu un disku iespiešanu to darīt šogad, bet elektroniski tas ļoti ātri tiek realizēts, neskaitot ierakstu, protams, decembrī. Kaspars jau tur visu laiku slēpjās. Viņš nestāsta, ka tas nav vienkārši pasākums, tas ir multimediāls pasākums. Tur ir Artis Dzērve ar savām video instalācijām un viņa mūzika kopā. Tas kopā ir tāds mākslas darbs, viņš jābauda kopā ir. Un līdz to tā kā Rīga 2000 un Sigulda 2014 ir tā tomēr nākotnes pasaulē, ievada visu pasauli līdz to dažādu mākslu miedarbību un tā kā kvinces, es nemāku gudri runāt, bet ka tu savieno tādas lietas, tāpat kā mēs ar jauno Jāņu orķestri, mēs izmantojam gadsimtos sakrātās Latviju dainas un spēlējam būtībā modernu mūziku, bet uz oldschoolīgiem instrumentiem, kas viss tā kā miedarbojas tā pagātne, nākotne un tagad, ne? Tu skaties ar to mūziku nākotnē spēlē tagad, bet teksti no pagātnes. Tas, man liekas, tāds diezgan tāds izaicinājums pašam klausītājam un vispār nevis izaicinājums, kā tu sevi izaicini, bet savam prātam kaut kā laist viņu vaļā un laist viņu nākotnē iekšā. Tāpēc domāju, tas diezgan labi sasaucās ar Siguldu 2014 kā vienu no kultūras galvaspilsētām, vai arī Rīgas satelīta pilsēta, jā. Kā pareizāk nosaukt, īsti nezinu, jo Sigulda tomēr ir pat pa sevi tāda spēcīga lieta, jo skaisti pilsētas tāda dinamiska un attīstās ātri un viss kaut kas notiek Siguldā. Siguldā ir dzelzceļš. Nobeigumā būtu jāparunā par deju izrādi ārā. Jā, varam, tas ir baigi. Es lasīju labi novērtēta. Tiks rādīt arī janvārī un februārī. Viņi būs laikam, viņi tā kā tāda izrāda, ko rādīs katru mēnesi. Tas ir tā kā, mēs esam ļoti daudz, ja varētu tā teikt, ar laikmatīgo deju saistīti, ar Kasparu. Jā. Ļoti daudz. Tā ir 9. izrāde. Mēs mākam deju laikmatīgo. Jā, Kaspars ir ļoti plastisks, viņš. Jā, un kas ir jāsaka, kas bija interesanti vispār šajā visā, kā šoreiz mēs bijām pilnīgi apjukuši visu laiku, kur mēs ejam, kas notiek, un tik forši tas bija beigās. Jo, man liekas, tas ceļš nebija pārāk garš, bet viņš baigi piesātināts, kamēr tā mūzika notika un tā deja kopā. Un tas vēl pie beigām vēl bija mati gaisā un gribējās kliegt, kas īsti notiek. Bet tāpēc ir ārā, tāpēc ir nosaukums ārā. Tas ir viss tāds, tā izrāda tāda. Viņa tāda eksplozīva, viņa ir pilna ar baigi daudz tādām emocijām, viņa ir pilna ar kustību, pilna ar tādu nepieradinātu un ļoti asu mūziku. Psiholoģiskais terors. Psiholoģiskais terors notiek, un beigās, lai viss sajiet uz tādu baigo disko dziesmu, un visi dejo, ko mēs esam bijuši, gan visi vienmēr dejo, arī skatītāji dejo uz galdiem. Tas bija tas, kad radījām izrādi, kad mēs domājam, es, Kaspars un Olga sēdējām, svinēja Olga Žitluhinas deju kompānijas Bēres. Fantastiska izrāde, saucās izrāde tā. Pēdējā izrāde Olga fantastiski performējās, mums arī izdevās ļoti labi. Un mēs kā pēc izrādes labā sajūtā tādi runājamies un ienāk galvā doma, ka varētu tādu izrādi, kur beigās nevis dejotāji dejo, bet panāk to, ka visi skatītāji dejo. Nevis tā, ka nāc dejo arī kāda kustība ir. Vienkārši tik vienkārši, ja tev disko ritmus tā kā disenē. Ka tu vienkārši ceļos dejo, gaismas griežās, viss notiek forši cilvēki. Viņi priecīgi, ka viss beidzies. Jā, terors beidzies. Jā, un fantastiski izrāda. Patreiz jau ar laiku, jāsaka preiz, ka laiks ir pagājis jau mēnesis. Kopš pirms 4 izrādes bija papildu izrādes, pat bija cilvēku apmeklējums bija liels. Un
Tur ir visādas mākslas arī kopā salaists. Tur ir Gins Gabrāns ar savu to instalāciju, to skatu scenogrāfiju. To visu lielo maisu, to plājus, kas tur kustās un gaismas lietas. Es liekas, tā ir jāredz izrāda. Es vēl tā kā tiešām ne. Tur... No, jā, nē, tur vienkārši notiek. Kad nav viens dejotājs, tur ir 15 dejotāji skatos. Viņi visi dejo, katram ir savs galds. Un viņi kursē pa tiem galdiem. Galds ir mazāks par šo. Viņi nevis tikai stāv un tā, bet viņi krīt gāžās zem viņa apakšā. Un tur tā kā fiziskais tur ir baigais arī iekšā. Tāds baigi daudz dziesmu tiem skatītājiem, kas sēž tāda sajūta, ka tu uzgāzīsies virsū tev. Bet nu nenotiek. Tas viss ir izstrādāts, viss ir kārtībā. Neviens pa ģīm nav dabūjis. Jā, bet tāds... Nu, ir tā sajūta, ka tev tepat dejotājs, tepat nokrit, viņš elpo tepat, viņš ir dzīves tepat tās. Nu, tas sasvīdis galīgi priekšā. Bet tas baigi, ka tūma efekts vienmēr dod spēcīgi tādu klātesamības sajūtu.